Pēc gandrīz mēneša Olimpiskā centra Ventspils basketbola zālē jauno sezonu uzsāks 9-kārtējie Latvijas čempioni basketbola klubs Ventspils. Šogad komandu ir skārušas pārmaiņas ne tikai uz spēlētāju soliņu, bet arī uz galvenā trenera tiltiņa. Kā jau zināms, tad Ventspilī galvenā trenera amatā atgriezies Kārlis Muižnieks. Atgriezties Ventspilī ļoti patīkami, tāpēc, kad ar Ventspilu man saistās tikai pozitīvs un labs atmiņas gan par sasniegumiem šī zālē un šī klubā, gan par tiem cilvēkiem, ar kuriem es kopā esmu strādājis, gan sākot no vadības prezidenta un ar visiem treneriem un spēlētājiem pats par sevi. Tā kā atgriezties ir ļoti patīkami, bet tā viss ir vēsture un pagātne, un sportā nedrīkst dzīvot pagātnē, ir tikai jāskatās uz priekšu, ir jāizdara secinājumi, protams, kaut kādi. Un tā kā vairāk, protams, dotajā brīdī es skatos uz priekšu un domāju, ko domāju un strādāju pie tā, ko mēs varam sasniegt šī sezonā un kā mēs varam izveidot labu, cīņaspējīgu kolektīvu komandu, kas var sniegt patīkams uzvaras un labu basketbolu gan skatītājiem, gan Ventspilī. Komanda jau kopš jūlija beigām svīst treniņos, liekot pamatus jaunajai sezonai, kurā šogad plānot spēlēt FIBA Eiropas kausā un aizvadīt 4 apļus Alderis Latvijas basketbola līgā. Atkarībā no rezultātiem Eiropas turnīrā iespējams, ka ventspilnieki piedalīsies arī Baltijas basketbola līgā, līdzīgi kā pagājušo gadu pievienojoties turnīram no izslēgšanas spēlēm. Jā, pirmo posmu esam aizvadījuši un pastrādājuši diezgan daudz un labi, un to plānu, kas bija nosprausts, esam izpildījuši. Protams, zināmas problēmas rada tas, kad 3 no mūsu spēlētājiem ir izlasē, bet, protams, tas ir arī gods, tā kā Ventspils komandai un arī šiem spēlētājiem, un mums, kā 3 spēlētāji no mūsu komandas pārstāvēs mūsu nacionālo izlasi. Un mēs to pieņemam, un tas ir normāli. Un arī, protams, notika komplektācija. Viesspēlētājiem mums ir 3 jauni, viens uz pārbaudas laiku, 2 ir ieradušies jau. Saspēles vadītājs, amerikāņi ir agresīvs ļoti spēlētājs, kas bija 3. rezultīvākais Polijas līgā. Viņš jau vēl ir jauns spēlētājs, viņš Eiropā tikai spēlē 2 gadus. Viņš bija Čehijā viens no rezultīvākiem spēlētājiem un Polijā tagad. Bet mēs viņu ņēmām ar tādu domu, ka viņš tomēr var kļūt vēl labāks spēlētājs, ka šis spēlētājs ir tāds, kas attīstās un ar gadu, vai ar šo gadu, vai ar nākamajiem gadiem viņš kļūs vēl labāks spēlētājs un varbūt ielauzīsies arī Eiropas lielajā basketbolā. Tad pretēji Vigins varbūt ir jau spēlētājs, kuram jau tuvu 30 vai 30 gadi, un viņš ir jau paspēlējis daudzās līgās un ir sakrājis zinām pieredzi. Un varbūt tas, kas mums arī varbūt pietrūkst, tieši centra pozīcijas, vai forward pozīcijā. Tā kā no viņa prasīsim gan agresīvu spēli, gan grozu tūmā, gan no perimetra. Tā kā viņš ir vairāk tāds pieredzējis spēlētājs, no kur mēs gribam sagaidīt tādu jau nobriedušu basketbolu, kurš zina, kā gūt punktus un kā aizsargāties, un kas dos tādu, zinām, pieredzi mūsu garajā galā, un palīdzēs mūsu jaunajiem centra, un spēlētājiem Ventspils komandā. Par jaunajiem spēlētājiem tieši papildinot komandā šobrīd cīnās droši vien par iekļūšanu sastāvā Lomašs, Gromovs, kuri nav spēlējuši Ventspilī, viņi ir bijuši izīrēti, un Gražulis, kurš ir jau spēlējis. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem spēlētājiem? Protams, es viņus vēroju no sākuma, jo es arī ar viņiem neesmu strādājis kopā, un tā kā bija interesanti viņus vērot, kāda ir viņu treniņu procesā. Un atstāja ļoti labu iespaidu visi šie 3 spēlētāji, ko jūs nosaucāt. Treniņos vispār nav nekādas pretenzijas, strādā ļoti labi un ar atdevi, ar enerģiju. Un es domāju, kad visiem 3 spēlētājiem ir reāls iespējas šogad spēlēt mūsu pamatsastāvā. Lomašs nāk no jaunas izlases, jau šogad labi sev parādīja junioru izlasē, un ir tāds, kā teikt, nekaunīgs, agresīvs spēlētājs, kurš savu vietu neatdod nevienā pozīcijā, nevienā centimetrā, ne treniņos, un es ceru arī nespēlēs. Tad es domāju, ka Gromovs kaut kur varbūt nav līdz galam
novērtēts vai attīstīts, jā, jo viņam, es domāju, kā basketbolists, jā, jo viņam ir tomēr labs augums, jā, un iespēja, un tā kā arī centra spēlētāji mazliet tā nobriest vēlāk, jā, viņš ir samērā jauns, 94. gadā dzimis, un es domāju, ka viņam ir iespēja progresēt, jā, nopietni iespēja progresēt, un redzēsim, kā viņš to darīs, bet šo dotajā brīdī šī mēnesī, ja viņš progresē katru dienu ar katru nedēļu. Bet, nu, tie ir treniņi, protams, visi jau rādīja savu spēles. Jā, pa Gražuli mēs pieskaramies, jā, tad arī, es domāju, ka Gražulim varbūt tā sevi pilnā apmērā parādīt vai pierādīt ir traucējušas traumas, ja, kas viņam ir bijušas, ja, un viņš nav aizvadījis tādu pilnu, ritīgu, nopietnu sezonu ar treniņiem pilnvērtīgiem. Ja. Tā kā cerēsim, ka tās traumas ir aiz muguras. Un es domāju, ja viņam būs pilnvērtīga sezona bez traumām, kuras atmetīs viņu atpakaļ atkal kādu soli, tad viņš var būt nopietns spēks un nopietns spēlētājs, jā, jebkurā komandā un dotajā brīdī, protams, mūsu komandā. Basketbola klubs Ventspils savu pirmo pārbaudes spēli aizvadīs pirmdien, 31. augustā, Palangā tiekoties ar Volgogradas klubu Krasnī Oktyabr. Vēl plānotas vairākas pārbaudes spēles septembrī, kad tiksies ar tādām komandām kā Nikolai Mazaru trenēto Maskavas Dinamo, Aināra Bagātska Nižņī Novgorod, Lietuvas klubiem Žalgiris un Klaipēdas Neptūnas, kā arī piedalīsies turnīrā Paņevežā. Es domāju, ka sezona noteikti būs ļoti interesanta. Un, protams, līdz galam vēl viss nav skaidrs, cik stiprs visas komandas būs, bet noteikti jau, jā, mēs redzam, kā komplektējās Veifs, būs ļoti daudz ārzemju spēlētāji. Valmiera ļoti nopietni pievērsusies komplektācijai, jā, ļoti daudz parakstīti tādi jau zināmi spēlētāji, kas ir nesuši rezultātus iepriekšējās sezonās saviem komandām un var just, kad mērķē uz lieliem mērķiem. Ja. Tā kā es domāju, Liepāja nekad nav kritus ārā no šīs aprits, līderu aprits, es domāju, un Jūrmala vēl kā skrāt, un pats par sevi Jēkabpils, kur vienmēr varbūt ne visu sezonu, bet izskaņā vienmēr parāda to labāko basketbolu. Tā kā es domāju, nu, visi jaunpienācēji arī, kas būs interesanti noteikti gan šī Ogres komanda, jā, Valgas komanda, jā, un universitāte, kas arī vienmēr spēj sev pierādīt. Nu, ja es kādu nenosaucu, tad jā. Bet nu, es domāju tomēr, ka dotajā, protams, mēs sekojam pretiniekiem, bet dotajā etapā galvenais mums ir izveidot pašiem labu komandu, labu kolektīvu, un rādīt labu basketbolu, jā, un strādāt pie tā, lai mēs varam progresēt un būt kā teikt, savā labākajā formā un rādīt savu labāko basketbolu katrā spēlē. Basketbola klubs Ventspils turpinās aktīvo sagatavošanās posmu un noteikti sekos līdzi notikumiem Eiropas čempionātā basketbolā, kurā Latvijas izlases sastāvā arī 3 mūsējie – Žanis Peiners, Kristaps Janičēnoks un Andrejs Šaļakovs. Nu, šī grupā mēs varam cīnīties ar jebkuru komandu. Protams, mēs varam arī, jebkuru komandu var mūs pārsteigt, jā, un es domāju, ka arī šogad mēs mierīgi varam cīnīties ar Lietuvas izlasi, jā. Nevarētu teikt, ka viņi rāda to labāko spēli, draudzības spēlēs un ir tas pats optimālākais sastāvs, viņiem arī notiek paudžu maiņa. Nu, es domāju, ka svarīgs ir ļoti tas psiholoģiskais sākums, jo, protams, kad neskatoties uz to, ka mēs spēlējam mājās, mums ir šīs ambīcijas ļoti augstas un tas ir arī jābūt viņām un tas ir ļoti labi. Bet, protams, ka tās pirmās uzvaras būs ļoti grūtas un viņas ir ļoti vajadzīgas, lai komanda tieši šī spēļu režīmā noticētu sev. Jā. Un tā kā es domāju, tā kā būs, es domāju, grūti, bet būs labs rezultāts un galvenais, kad mums ir mājās arī pie saviem skatītājiem būs tā kā tas atbalsts papildus. Jā.